veselības un sociālās aprūpes jomā, kā sevišķi svarīgs jautājums tiek pacelts tieši sociālās aprūpes infrastruktūra, tāpēc, ka šobrīd līdz šim ir bijis tā, ka nav bijušas pietiekoši daudz Eiropas Savienības programmas, kas atbalstītu tieši infrastruktūras attīstību. Tas nozīmē sociālo māju, būvniecību, ir bijušas sociālo pakalpojumu attīstības programmas un pasākumi, bet tieši uz infrastruktūru atbalsts nav bijis, un nākamos gados to mēs arī savā programmā, varētu teikt, lūdzam vai iesakam ministrijām, valstī, ka šie pasākumi būtu no valsts puses jau jāplāno, jo tie ir svarīgi arī pašvaldībām. Pārvalde. Daba mūsu novadā ir ļoti ievērojams resurss gan uzņēmējdarbības attīstībai, jo sevišķi lauksaimniecības attīstībai, gan arī turisma attīstībai un iedzīvotāju kopējai tādai rekreācijai, rehabilitācijai un atpūtē. Daba joprojām mums ir salīdzinoši tīra un ļoti jāskatās, lai mēs viņu nepiesārņotu. Vairāk par to pastāstīs Līga, drusciņi vēlāk. Bet kā resurss mēs viņu ļoti augstu vērtējam un plānojam arī ilgspējīgi izmantot gan turisma attīstībā, gan ekonomiskajās aktivitātēs tieši lauksaimniecībā. Virszemes ūdeņu kvalitāte arī šobrīd daudz kur ir apmierinoša, taču dažās vietās nav apmierinoša. Tā skaitā, piemēram, dažkārt ir vietas, par kur nedrīkstētu peldēties un nav ieteicams peldēties, un par to vēlāk vēl Līga pastāstīs vairāk, bet ir vairāk pasākumi, kas mums ir plānoti un kas būtu jādara tieši, lai nodrošinātu virszemes ūdeņu kvalitāti. Atsevišķs pasākumu tāds bloks ir plānots saistībā ar ražošanas teritoriju, ar industriālo zonu, kas atrodas pie pilsētas robežas, un tur arī blakus šiem te pasākumiem pēc būtības, lai attīstītu to uzņēmēju darbību. Arī liela daļa jautājumu ir saistīta ar dabas vidu, izpētīt šo dabas vidu, arī attīrīt šīs piesārņotās teritorijas, lai jauni uzņēmumi gribētu tur iet un attīstīt savu uzņēmēju darbību. Kas ir jāuzsver, ka saistībā ar dabu ļoti daudz šie vides izglītības jautājumi tiek risināti skolās. Tieši skolas ir tās, kas daudz dažādus pasākumus organizē saistībā ar dabu un ar vides izglītību. Ekonomiskā vide, vēl viens cipars vai procents, ko es gribētu minēt, ir tas, ka no visiem uzņēmumiem no visiem uzņēmumiem tikai 9% ir ražojošie uzņēmumi. Un tas nozīmē, ka nākamos 7 gadus noteikti ir jāplāno mērķtiecīgi pasākumi tieši uz ražojošo uzņēmumu attīstību. Un liela doma šeit ir plānota biznesa inkubatoram, un prieks, ka Zaneta arī šeit. Tā ka, lai pēc iespējas vairāk no jauniem uzņēmumiem būtu tieši ražojošie uzņēmumi, varbūt nevis pakalpojumu sniedzēji. Kā jauna lieta Līvānu novadā, kas ir jauna arī visā Latvijā, programmā ir minēta sociālā uzņēmēja darbība, kā perspektīvas un nākotnē attīstāms uzņēmēja darbības veids, taču tas varēs attīstīties tikai tad, ja valsts līmenī arī tiks plānota konkrēti atbalsta pasākumi tieši sociālajai uzņēmēja darbībai. Jo šobrīd nekāda atbalsta, specifisks atbalsts tam nav, un līdz ar to uzņēmējiem, piemēram, nav patiesībā motivācija kaut ko tādu sākt. Kas vēl ir, teiksim, turisma jomā, kā ekonomiskās vides attīstības jomā, ļoti svarīgi un arī vairāki pasākumi ir plānoti tieši teritorijas mārketingam, turisma informācijas paplašināšanai, jo Līvānu novadā ir daudz objektu, kā skaistas vietas, kā objekti, ko cilvēki varētu un gribētu braukt skatīties. Tas, kas ir svarīgi, mums viņi ir jāprot pasniegt, parādīt un pasniegt. Ņemot vērā esošo situāciju, to, kas ir šobrīd, mēs esam nodefinējuši, izveidojuši Līvānu novada vīziju vai to skaisto skatu, skaisto ainu, kāds Līvānu novads
vieta, kur ir uzņēmēja darbība, kur ir modernās tehnoloģijas, kur ir pievilcīga vide ģimenes labsajūtai. Tas ir lielais mērķis, uz ko mēs nākamos 7 gadus plānojam iet. Un, lai to panāktu, kopējā attīstība ir plānota divos virzienos, 2 prioritātēs, no kurām viena ir vērsta vairāk uz cilvēkiem, un otra ir vērsta vairāk uz vidi. Tas nozīmē, ka visi pasākumi, visi pašvaldības projekti tiek plānoti vai nu uz vienu prioritāti, vai nu uz otru. Un pirmā prioritāte tātad uz cilvēkiem vērstā ir ar mērķi visa mūža garumā attīstīt uzņēmēju darbībai un darbam nepieciešamās dzīves prasmes, iemaņas, pašiniciatīvu un uzņēmību. Tas nozīmē, ka sākot jau no bērnu dārza, sākot jau pat pirms bērnu dārza, pašvaldībā ir tāda pasākuma, tādas iespējas, ka bērniem, pēc tam jauniešiem, ir iespēja attīstīt šīs dzīves prasmes, radošu domāšanu, personīgo tādu iniciatīvu, aktivitāti, arī lokālu patriotismu. Tas nozīmē, ka ja pēc vidusskolas jaunietis aiziet studēt kaut kur citur, viņš jūtās Līvānu novadam piederīgs un viņš grib nākt uz šejien atpakaļ. Un tas saglabājas visu mūža garumā. Tas ir mūsu pirmās prioritātes lielais uzstādījums. Un otrās prioritātes mērķis ir nodrošināt pievilcīgu vidi uzņēmējdarbībai, tātad savu biznesa veidošanai, darbam, ja es strādāju pie kāda cita, un ģimenes labsajūtai kopumā. Un te ir runa par 3 atsevišķām sadaļām, tātad gan ekonomiski, gan sociāli, gan dabas ziņā, vides ziņā, ka mums ir pietiekoši pievilcīga vide gan esošajiem, gan potenciāliem uzņēmējiem un arī investoriem, jauniem uzņēmējiem, ka ir pievilcīga sociālā vide un ir pievilcīga dabas vide. Tīra, skaista, tāda, kas mūs priecē, bet ir arī kā resurss tālākai attīstībai.